formulēšanai. Šeit mums bija saruna par konkrētu jautājumu. Diskusija tas būtu, un tad vēl nākošais solis būtu debatas. Tā kā, ja jums būs interesi, tad mēs pēc jaunā gada varam pievērsties tādai formai arī kā diskusija un arī kā debatas, ar ko tās atšķirās un kas tur notiek. Ja? Bet te runājot par to, ka ar katru mēs kaut ko citu mācāmies, bet komentārs ir vietā. Varbūt ir vēl kaut kas, kādam citam arī vēl ir kāds komentārs. Labi, tad paņemam tās lapiņas, kuras ir uz galva, tās mazās jaukās, un uzrakstam katrs tātad. Iesākām teikumu ar, tad uz ekrāna ir 3 jautājumi, par kuriem es jums solīju, ka sākot šo te nodarbību jums vajadzētu būt atbildēt. Un tātad mēģinām pabeigt šādu teikumu. Manuprāt, veidojot sarunu auditorijā, pats svarīgākais ir. Un tātad pabeidziet šo teikumu. Un lapiņas būs jānodod. Tātad katrs pabeidz teikumu. Manuprāt, veidojot sarunu auditorijā, pats svarīgākais ir. Teikumam kāds ir ierobežojums garumam? Lapiņas izmērs. Tikai tik, cik Zīmols nav kāds tiets? Salikts paplašināt. Var dabūt vairākas lapiņas. Iedod turpināt. Nē, marķiem rakstīt, tad točno jāierobežo. Tad atbilstoši marķiem tev jādod A0. Kurš ir pabeidzis, tas noliek uz galda savu vārdzīmi un lapiņu. Atstāja abas, gan vārdzīmi, gan lapiņu. Ar vārdzīmi mājās neiet, ja? Pats svarīgākais, varbūt vairāks, tas, kas no visa tā, par ko mēs runājām, pašam liekas pats svarīgākais. Nē, augs uzvērt.